Piektdien, 9. augustā Rīgā sāksies un līdz 11. augustam norisināsies Baltijā pirmais starptautiskais ielu mākslas un pasaules mūzikas festivāls RE Rīga. 3 dienu garumā pilsētā bez maksas varēs baudīt pasaules mūzikas izpildītāju priekšnesums, jaunā cirka programmas un mākslinieku performances, kā arī ģimenēm ar bērniem būs iespēja pašiem apgūt jaunas zināšanas. Mēs meklējam jaunu formu, kā šo pasaules mūziku padarīt pieejamāku, iekļaut mūsu jau tradicionālajās Rīgas lielo pasākumu formātos un tik tiešām ieraudzīt vēl plašāk un dziļāk pasaules mūzikas tradīcijas. Un arī ļoti lielo daudzveidību, un tieši tāpēc arī šis festivāls kļūst līdz ar to bagātīgs un interesants. Tieši tas pats ir arī par ielu mākslu un jauno cirku, kas ir šī gadījumā festivāla RE Rīga, tagad tāds galvenais akcents. Ar ko atšķirās jaunais cirks no tradicionālā? Primāri netiek izmantot dzīvnieki, mākslinieki netik daudz izmanto tehnoloģiskas iespējas, bet tā ir mākslinieka meklējums radošās izpausmēs un arī, protams, fiziskajās iespējās. Tas ir nepārtraukts meklējuma process, lai pārsteigtu, lai iepriecinātu. Savukārt pasaules mūzika, viņi vienmēr atstāja iespēju apvienot, saskaņot kopā dažādas mūzikas stilus, dažādas tradīcijas, dažādas ritmus un gal galā dažādas mākslinieks no dažādām pasaules valstīm. Festivāla viena daļa ir aptuveni 100 mākslinieki no 16 pasaules valstīm, bet otra daļa ir šī iespēja visiem rīdzniekiem, pilsētas viesiem arī piedalīties pie festivāla aktivitātēm. Mūsu centrālajā norises vietā AB Dambī būs speciāli padomāts par ģimenēm, par bērniem. Būs cirks skola, būs bungošanas meistarklases, varēs mācīties step days. Mēs sagaidām, ka līdz ar festivālu vienmēr mainīgās un demokrātiskās pasaules mūzikas un ielu mākslas tradīcijas nāk uz palikšanu Rīgā.